Uz Bībeli balstīts laulības portrets. Sestā nodarbība – mīlēt. Vīra pienākums. Sveiks, mīļais. Es pasūtīju galdiņu uz 7. Cikos tu būsi mājās? Bet mums bija kaut kas ieplānots. Ak tā? Nē, es... Nē, viss kārtībā. Es tikai... Tu taču zini, ka jau ilgāku laiku neesam nevienu vakaru kaut kur kopā aizgājuši. Es zinu, protams. Nekas. Sveiki. Sliktas ziņas, atkal kaut kādas neparedzētas lietas. Šomēnes jau 4. reizi. Vai tu Bobam esi par to jautājusi? Jā, viņš saka, ka viss ir kārtībā. Pēdējā laikā viņam esot daudz darba, bet es nezinu. Māte sāku domāt, ka viņš negrib būt kopā ar mani. Vai ar mani kaut kas nav tā, kā vajag? Vai es kļūstu veca un neinteresanta? Nerunā muļķības. Kas tad par vainu? Viņš mēdz man sūtīt ziedus tāpat vien bez iemesla. Ja biju dusmīga, viņš atstāja mājās dažādās vietās mīļas zīmītes. Viņš pamanīja itin visu, jaunu frizūru, jaunu kleitu. Tagad viņš atnāk mājās un vakar pēc vakara sēž pie televizora, pat nepamanot, ka esmu turpat blakus. Ja tas tev ko līdz, varu teikt, ka mums visiem ir bijuši grūti laiki. Kas tevi nomāca? Šoreiz ir savādāk, māte. Vai viņš meklē jaunāku sievieti? Vai viņš aizmuks ar 20-gadīgu, nopirks dārgu mašīnu? Vai viņš to izdarīs? Debora. Es nezinu, vai viņam vēl aizvien pietiek ar mani. Piedod. Es negribēju uz tevi izgāzt savas rūpes. Nekas, mīļā Debora. Debora, es pazīstu savu dēlu. Es zinu, ka viņš tevi mīl. Tiešām? Tad kāpēc es nejūtos mīlētā? Kā tas notiek? Mēs iemīlamies kādā cilvēkā tik ļoti, ka esam kā bez galvas. Mēs nevaram no šī cilvēka novērst acis. Mēs nespējam sarakstīt šim cilvēkam pietiekam daudz zejoļu un nopirkt pietiekam daudz saldumu. Laiks, ko pavadam kopā ar viņu, šķiet pārāk īss. Pārējai pasaulē nav nozīmes. Mēs staigājam pa parku. Mums ar to nepietiek. Mēs dodam šim vienīgajam cilvēkam tik daudz mīlestības, cik vien cilvēks spēj dot. Un pateicoties jūsu lielajai mīlestībai, mūsu dzīves sieviete saka, jā, es gribu ar tevi apprecēties. Kāpēc? Jo es biju tas cilvēks, kas viņu visvairāk mīlēja. Ja kādreiz dodot padomu kādam jaunam pārim, kas ir sadarinājušies, lai apprecētos, jūs pajautāsiet, ko jūs darīsiet tad, kad pārstāsiet viens otru mīlēt, tad viņi varbūt metīs jums ar grāmatu. Neviens sadarinājies pāris netic, ka kādu dienu pienāks brīdis, kad viņi vairāk nemīlēs viens otru, bet tā tas būs. Pasaulē nav un nebija tāda laulāta pāra, kas nebūtu nodomājuši, pateikuši vai izklieguši. Tu mani vairs nemīli.
Varbūt tādēļ tad, kad jūs studējat jauno derību, lai atrastu galveno sievas pienākumu un galveno vīra pienākumu, Dievs izsakās ļoti skaidri. Viņš zina par mums visu, tādēļ, ka viņš mūs ir tādus radījis. Kad viņš raksturo sievas lomu, viņš saka, es gribu, lai tu būtu savam vīram par palīgu. Kad viņš raksturo vīra lomu, viņš saka, es gribu, lai tu būtu galvenais, lai viņa tev varētu palīdzēt. Tu vadi un viņa tev sekos. Un tad Dievs saka, es gribu, lai tu saprastu, kā dzīvot šādā lomā, maksimāli to pildīt un būt laimīgai tajā. Ja tu būsi palīgs, tā ir tava loma, tad tavs galvenais uzdevums ir pakļauties. Tu nevari būt palīgs, ja tu nepakļaujies. Tu pakļaujies, tu godā vīru, tu izrādi cieņu neatkarīgi no tā, vai viņam tas nepieciešams vai ne. Vienalga dari to. Pat tad, ja viņš to nav pelnījis, nepakļaujoties, tu nevari kļūt par palīgu. Kad Dievs nāk pie vīra un saka, tu esi līderis, kā viņš grib, lai mēs šo lomu pildītu? Vai viņš grib, lai mēs būtu autokrātiski, dominējoši, vardarbīgi? Kad sieva ir palīgs, kas pakļaujas, Dievs saka, es gribu, lai tu būtu galva ļoti īpašā veidā. Es gribu, lai tu būtu līderis, kas mīl tā, kā Kristus mīlēja savu draudzi un atdeva sevi tai. Kristus nomira savas draudzes labā, jo ļoti to mīlēja. Tādēļ jums kā līderim ir pilnībā jāmīl sava sieva. Kas tāds notiek, ka mīlestība kļūst par problēmu? Jo sākumā sieva čukst mums ausī visādus mīļus vārdiņus un saka, cik brīnišķīgi mēs esam. Ar laiku kaut kas notiek. Sākas sabrukums. Mīļu, mazsvarīgu vārdu vietā mēs dzirdam rūgtu piekasīšanos. Mūsu skatiens vēršas uz viņu. Mēs gribam viņu kaut kur uzaicināt un izkrāsot pilsētu. Mēs gribam izkrāsot pilsētu ar šo sievieti. Vienīgā problēma ir tā, ka mēs izkrāsojam tikai guļamistabas sienas. Mēs sākam nest viņai ziedus un saldumus, un tad parādās realitāte. Te nu mēs esam. Mēs tikai cenšamies tikt vaļā no nezālēm mūsu pašu puķu dobē. Kāds tad ir mīlestības noslēpums? Man patīk šis komentārs. Mīlestība ir vienīgais darījums, kurā atmaksājas būt ārkārtīgi dāsnam, atdot to, mest to projām, izliet to, iztukšot kabats, izkratīt grozus, un rīt jums tās būs vairāk nekā jebkad agrāk. Vai tā nav taisnība? Ja jūs mīlat paši sevi un nekad nedodat mīlestību savai sievai vai vīram, tad rīt jums pret viņu būs vēl mazāk mīlestības kā šodien. Jo vairāk jūs atdodat savu mīlestību, jo vairāk jūs izpildat Dieva bausli par savu otro pusi. Jo vairāk mīlestības jūs varēsiet dot rīt. Interesanti, mīlestība dziedē cilvēkus, gan tos, kas dod, gan tos, kas saņem. Deivids Mejs teica, viena no mūsu laika lielākajām ilūzijām ir tā, ka mīlestība pati sevi nodrošina. Tā tas nav. Tā ir jāsaucē, jāizkopj un nepārtraukti jāatjauno. Un mīlestība nav ielikta sirdī, lai tā tur paliktu. Mīlestība nav mīlestība līdz brīdim, kad jūs to nedodat otram cilvēkam. Par kādu veidu mīlestību mēs runājam? Tādēļ, ka tad, kad esi iemīlējies pirmo reizi, mēs pa pusei esam iemīlējušies faktā, ka esam iemīlējušies. Jūtas, kuras mums piemīt, pamatā ir egoistiska mīlestība. Kādu mīlestību mēs meklējam, ja balstāmies uz Bībeli? Viktors Hugo teica, dzīves augstākā laime ir pārliecība, ka tevi mīl tādu, kā